4 jaunieši, Latvijas televīzijas arhīvi, nekādas nojausmas par to, ko viņi redzēs. Kādas būs reakcijas? Skatāmies! Mēs esam jau gaisā. Mēs esam gaisā. Mēs esam gaisā. Sākam. Pirmais. Pagaidi. Vajag šita, ne? Tu skaties Junioru TV. Es šito atceros. Es gan ne. Par godu Valentīna dienai juniori ir veikuši aptauju. Tās tā ir slavenais dziedātājs. Eilons. Kā pievērst uzmanību savai simpātijai un iespējams arī atzīties mīlestībā. Un no šīs aptaujas mēs izveidojām top 10. Čau. Čau. Ieliec kabatā zīmīti, taču pirms tam pārliecinies, kur ir īstā jaka. Kabats zagale. Sišana pa dibeni arī var nostrādāt, tikai novērtē savu spēku. Kā šī vispār varētu kaut ko tādu radīt? Nu, tā meitene izties, ka patika, jā, bet tā kā, man liekas, mūsdienās tas tā nestrādātu. Jā, tur ar to somiņu uzreiz pa galvu varētu būt. Ar ķeselu pa galvu. Ko teici? Ko tu man čamdies? Šis ir vairāk tāds ļoti labs tutorials, kā dabūt krimināllietu policijā. Končiņa? Es jau jūtos kā trešais ritenis, un es to krinģu uzsūcu no turienes. Man drīz vairs nevilks. Man ir arī šitāda. Uztienā viņu ar kaut ko garšīgu. Jā, paldies. Es nezinu. Nu, man arī būtu nē. Paldies. Es nevaru Taču, ka cukuru. man diabēts. Ak, man tas dievs, cik neveikli. Nē. Pirmkārt, tas nestrādā Latvijā. Kāds padomā, ka tas kaut kāds dīvains, pajoliņš? Es nezinu. Es piekoju sev. Smaids dara brīnums, tāpēc uzsmaidi un uzrunā. Es varu selfiju. Tas ir valsts Eilons. Tas bija televīzijā? Wow! Iedomājies raidījumu, kurā Markus Rive intervē Vairvīti Freibergu, Ralfs Eilants dod padomus mīlestībā un bērni ēd sliekas. Tas tiešām notika. Tikai turpini skatīties. Tas nav nekāds druģu sapnis, bet gan Juniors TV raidījums, kas pastāvēja 13 gadus. To veidoja jaunieši, kuri pēc jauno korespondentu atlases tika pie iespējas veidot šo raidījumu visu mācību gadu. Pamēģini grāmatu izkrišanas metodas, sāc sarunu un uzaicini uz pasākumu. Cik nejauši. Dievs, netīšām. Man izslīdē. Man rokas bija ar sviestu, man izskrita grāmatas. Es pirms tam cepu kūgu. Līsies papīlā? Nē, man nepatīk papīri. Štrūtīgi. Jā, nu es zinu, jā. Kas ņem galvu? Pa vārcām arī vēl nav novilkta. It kā nejauši uzgrūžoties arī ir iespēja iepazīties. Vērts pat iebēt. Iebēt upē. Kanālā. Pārvārkai pareizi uzstādīts laiks. Jā, ir ok. Cerams, varētu būt pēc, cik pulkstens? Jā. Ko viņš prasīja? Vai cik ir pulkstens? Viņš pārbaudīja laimes pulkstenī, sāja pulkstenī un tagad vēl Čikitai jautāja. 2,7. Iepazīsties pavaicājot, cik ir pulkstens? Nē, varbūt. Uz kurien tu ej? Uz dejošanu? Nē, varbūt. What is this? Kas tā par savu? Ko tad tu dari? Es neko nedziedu. Ko tad tu dari? Es neko nedzirdu. Šitāda augstumā? Jā. Šitādā augstumā? Jā. Ievērtē smaržu metodu. Čau! Paklausies, saka, esam nopirkt jaunas smaržas. Nu, palaust. Kā pasakā tev patīk? Es
Pat negribu neko teikt. Jā, bez komentāru. Tas bija tik slikti, man tik grūti bija noskatīties visu šo video, un tā kā nav neviena padoma šeit, ko es ieteiktu kādam izmantot savā reālajā dzīvē. Man bail, ka man tagad arī kaut kāds džeks vienkārši uzskries. Cik te paukstens? Šis, man liekas, mūsdienās varētu labi iet TikTokā. Kaut kādi mini skiti. Ejam pie nākamā video. Jā. Ko sēdi malā, nāc junioru barā? Var? Ārprāts. Kad tu saproti latviešu valodu, mūc, jo draud liels briesmas. Stāsti, ko tu darīsi ar to mazo mīļo vardīti? Ēdīšu. Vārčkāņas. Šis ir mans rekords, man sauc Jānis, un es tās vārdus sabāzīšu mutē. Nē. Un tad cilvēki saka, ka ar mūsu paudzi kaut kas nav kārtībā. Labi, tad sākam. Okay. Nē, beidz. Es nezinu, es vēlos šo. Kas šitais ir? Kas fuj? Rekords ir uzstādīts. 6 vārdas Jāņa mutē. Kāpēc? Jā. Viņam par to samaksāja, vai viņš vienkārši for fun? Mums trakais brālis man atkal uzaicinājis vakariņās. Un ko tad tu man šoreiz piedāvā? Es tev varu piedāvāt cepumus, bet man pašam ir savs ēdiens. Ko viņš teica? Man cepums, bet Nē, es tev varu piedāvāt cepumus, bet man pašam ir savs ēdiens. Beidz. Šausmas, tu ēdīsi sliekas? Kāpēc mēs šo atkārtojam? Viens. Un šitā lielā artilērijas vēl iekšā. Es pieļauju, ka tas ir tāds varbūt brain rot contents, bet tikai 2000. gados. Tā kā mēs tagad skatāmies uz kaut kādu, es nezinu, Skibidi Toilet, bet tas ir Skibidi Toilet Y2K edition, kaut kāds tam līdzīgs formāts. Varbūt, es pieļauju. Skatoties uz rekordu rubriku, varam domāt šausmas, to rādīja pa televizoru. Bet ja tas tiešām bija tā laika brain rot. Katrā laikmetā jauniešiem nepieciešama izklaide. Toreiz tā bija televizorā. Juniors TV bija skatāms vienreiz nedēļā ar galveno domu, caur sižetiem atspoguļot jauniešu tā brīža aktualitātes un intereses. Tad šis laikam bija trendā. Un kāpēc tu to darīji? Tas ir mans rekords. Vienkārši gribu noprecizēt, šīs bija saturs, ko radīja Latvijas televīzija. Jā. Šī bija traumatiska pieredze. Tas ir tas, ko laikam jaunieši darīja, kad nebija TikTok. Vai... Tev ko Krupis! Neaizmirst pieslēgties arī nākamnedēļ. Tā ir pirmā seviera Latvijā, nevis Rojas Rodžers. Kad noskaidrosim, vai latviešiem ir humora izjūta.